Tātad neliels padoms par to, kādā veidā ielagojoties savā banka augstskolas paskastītē no web puses, jūs varat efektīvāk nosūtīt vēstules, konkrēti izmantot kontaktus. Tātad sākam jaunu vēstuli. Nebūtu īsti pareizi droši vien rakstīt pilnu e-pasta vēstuli, e-pasta adresi tam cilvēkam, kuram jūs vēlaties to nosūtīt, ja šis cilvēks ir no banka augstskolas. Tā šajā gadījumā ļoti liederīgi izmantot sekojošas opcijas. Pirmkārt, nospiež šo te podziņu tu. Atkarībā no pārloka izskatīsies mazliet atšķirīgāk šī lieta, bet nekas. Tieši tādu sākstu, kā jūs pašā banka augstskolā uz vietas jūs šeit neieraugat, bet mums ir iespēja meklēt. Piemēram, ja jūs vēlaties atrast mani, Jāni Hermanu, tad nozīmē to, ka jums liederīgi rakstīt kaut ko jūs par mani zinat. Piemēram, uzvārdu. Patiesībā pietiksiet droši vien kaut kādu uzvārdu daļu. Varat arī, protams, vārdu meklējam vainu. Jūs man atrodat ļoti labi, jums atliek tikai kā man izvēlēties un pateikt to, kurā tieši adresa laukā jūs vēlaties man ievietot. Perfekti. Kad tas ir paveikts, close, kā redzam, mans e-pasts šajā gadījumā ir atbilstošajā laukā. Otra iespēja izmantot to, ka mums ir iespēja pārbaudīt lietotāju vārdu, un arī nav jāraksta pilns e-pasts, pietiek ar to, ka mēs kaut kādu daļu no šī cilvēku vārda ierakstam. Piemēram, tātad rakstot sūtot kopiju, jūs gribat, teiksim, arī man viņu sūtīt, pietiek ar to, ja jūs ierakstiet kādu daļu no manu vārdu, tad sameklējat podziņu, kuru saucās check names, nospiežat to, vajadzētu būt, ka tiek sameklēts. Uz mani nesameklē, paskatāmies, kur ir problēma. Izrādās patiesībā Hermaņa vairāk, un tādā gadījumā atliek atrast, kurš ir īstais, un apstiprināt. Droši vien, ja mēs būtu ielikuši pilnā tekstā, un nospieduši check name, tādā gadījumā uzreiz atrast pilnībā. Tas arī viss. Veiksmīgi mēģināt pasta sūtīšanu. Paldies!